Grāmata Dereha Šim. Autors Mošē Haim Lucāto saīsinājumā Ramhaļ. Un iepriekšējā reizē mēs te redzējām, kā ir garīgās pasaules un ir materiālās pasaules. Un mūsu materiālā pasaule tā ir garīgās pasaules projekcija. Un arī radība ir gan materiāla, gan garīga. Un svarīgi ir zināt pasaules struktūru, lai mēs varētu zināt, kā sasniegt mērķi. Un uzzinājām, ka materiālo jūtam ar 5 maņu orgāniem, bet garīgā pasauli mēs varam tikai ar prātu izprast. Un tagad šis temats nākamais ir par materiālā garīgā saknes. Tas nozīmē, ka mūsu materiālai pasaulē sākums ir garīgajās pasaulēs. Un garīgās pasaules sastāv no dvēselēm, tā saucamajām nešamot un transcendentāliem radījumiem, nefdalīm. Un transcendentālie radījumi ir pirmais spēki, kohot, tā saucamie sfirot, 10 sfīras, caur kurām visaugstais radīja pasauli, tā saucamiem 10 izteicieniem. Jo Torā rakstīts ir, kad visaugstais teica un viss radās. Tātad te ir sīkāk paskaidrots, kad ar 10 izteicieniem visaugstais radīja pasauli. Kāpēc tad atkal te ir komentētāji diskusijas par to, kāpēc ar 10 izteicieniem varēja tak vienreiz un viss būtu radies. Bet paskaidrojums tam ir šāds, kad 10 izteicieni, 10 sfirot, 10 spēki, 10 virzieni, 10 vektori, tā saucamie, ir nepieciešami tāpēc, lai cilvēks varētu izpētīt šo pasauli ar saviem spēkiem, ar savu gudrību. Tāpēc ir katrs virziens, katrs vektors ir jāpēta atsevišķi, ir daudz zinātnes nozars dažādas. Un tas viss ir saistīts ar šiem 10 spēkiem. Un zinātnieki izpēta šo visu, bet garīgā pasaule tā nāk caur praviešiem. To nevar izpētīt, to var tikai caur instrukciju, kāda ir dot caur Mūzu, Mošē Rabeinu no Sinaja kalna, caur Izraēlu tautu visai pasaulē. Un otrs ir no šiem garīgās pasaules radījumiem, tā saucamiem tādi malahi, tā saucamie sūtņi, vai arī kristīgajās literatūrās iztulkots eņģeļi, bet mēs te lietosim malahi sūtņi šo teicienu. Tie ir tie, kas iet šajās garīgās pasaulēs, ar ko no visaugstākās garīgās pasaules nāk gan objekti, gan notikumi, gan viss, kas mūsu pasaulē atrodas, kaskāda veidā caur šiem malahi, kaskāda veidā caur šīm garīgajām pasaulēm, caur šīm 4 pasaulēm nāk uz leju uz mūsu pasauli un materializējies. Un tā tad mēs redzējām, ka šīs 4 pasaules ir mūsu pasaule, tad ir Asijā, Brijā, Jecirā, Acelut, un tad starpā tur ir Adam Kadmon, un pēc tam nāk Ein Sof, bezgalīgā gaisma, bezgalīgā enerģija, kas nāk no visaugstā. Bet te ir vēl viens tāds novirziens, kas nāk pa vidu, starp šīm garīgām pasaulēm, mūsu pasauli, tā saucamie šidim, iztulkots dēmoni. Ir teikts, ka nav aktuāli mūsdienās, te daudz diskusiju ir, daži saka, ka ir aktuāli arī mūsdienās. Daži saka, ka nav vairs, ka daudz gadsimts atpakaļ viņi, kā saka, jau šie radījumi skaits ziņā samazinājušies un vairs atrodas tikai vientuļās vietās. Nav vairs cilvēku apdzīvotās vietās. Piemēram, Antarktīdā viņi atrodas lielos daudzumos, tādi te viedokļi dažādi ir.
Bet te pat cilvēks teikt, cilvēks ir īpaša. Īpaša ir dvēseles un miesas savienojums cilvēks un atšķirās no visiem citiem radījumiem. Un šīs divas galējības ir savienotas cilvēkā. Tā saucamā Adamā zeme, tas ir viss, kas atrodas zemē, visi ķīmiskie elementi plus ūdens. Un plus Adamā, kas līdzīgs visaugstajam, tā ir šī tā saucamā dvēsele, nešamot. Un arī dzīvnieki atšķirās no cilvēka. Dzīvniekam ir tikai doti daži instinkti un nav dzīvnieks nerunājošs, nesaprātīgs radījums. Jo cilvēks ir gars runājošais, tā saucamais, un cilvēkam ir saprāts dots. Tas viss nav dzīvniekam. Te, kad saka homo sapiens, saprātīgais radījums, Tora saka gan, ka cilvēks ir gars runājošais. Tātad vispirms ir uzsvērts, ka cilvēkam ir valoda, ka cilvēks sazinās ar valodu savā starpā, gars runājošais. Un tad pēc tam otrs nākamais nāk tas vērtējums saprātīgais cilvēks, homo sapiens. Un arī fizioloģiski cilvēks ir līdzīgs dzīvniekam. Tā ir zemākā daļa nefeš, šis ķermenis, šī miesa tā saucamā, kas saucās dvēsele, zemākā daļa nefeš. Dvēsele, cilvēka dvēsele ir vairākas daļas. Zemākā daļa ir nefeš, kas atbild par organismu funkcijām un instinktiem. Un tad ir roh, gars tā saucamais, kas atrodas sirds apvidū, kas ir izjūtas, emocijas. Tas atbild par emocijām, izjūtām. Un augstākais dvēseles sastāvdaļas punkts ir nešamā, tā saucamā, saprāts. Kas ir tikai cilvēkam, dzīvniekiem nav šī nešamā. Tie arī nezina, kāpēc eksistē, viņiem tikai instinkts. Un saprāts tika dots cilvēkam, lai tas visur vadītu cilvēku, lai nebūtu otrādi, kad instinkti vada cilvēku. Tas ir dzīvniekiem tikai, bet cilvēkam jāpanāk ar savu darbu, ar savu darbību tāds stāvoklis, ka tikai saprāts vada cilvēku, nevis instinkti. Un te autors stāsta, kā mēs zinām dažādas zinātnes, kā jau es te iepriekš teicu, ir fizika, ķīmija, matemātika un dažādas citas zinātnes un tā tālāk, ko mēs varam izpētīt šī materiālajā pasaulē. Bet par garīgo pasauli nav izpētām. Tā ir ārpus mūsu maņu orgāniem, mūsu instrumentiem, dažādiem pētnieciskiem arī, kas ir radīti. Par garīgo pasauli mēs varam uzzināt tikai pēc tradīcijas, pēc Toras, pēc instrukcijas. Bet arī garīgai pasaulē nav nekāda cita līdzekļa, lai to izpētītu. Jo nevar izmērīt, piemēram, mīlestību, naidu, prieku, nav nekāda mēra instrumenta, lai to izmērītu. Piemēram, var izmērīt tur garumu, augstumu, platumu, dziļumu, piemēram, to visu var. Bet šīs lietas nevar. Un Tora saka, ka Torā ir rakstīts par visām garīgās pasaules izpausmēm. Un ka garīgajā pasaulē nav pretruns, un visur ir pilnīgi sakarīga sistēma saistīta savstarpēji. To citi avoti nekādīgi nevar izpētīt, atbildēt par šo lietu. Nevar te hinduisms, ne budisms, piemēram, ne arī citas lietas. Es varētu teikt no savas puses, ka visas šīs lietas ir ņemtas no Toras, daļa paņemt no Toras, un tad citi cilvēki piegudrojuši klāt savas teorijas. Tur ir, ka piemēram, piemēram, kristietībā, ir piegudrots klātā jaunā derība. Tur tas nesaskan ar tā saucamo Tanahu. Daudz lietas nesaskan. Un tāpēc te autors saka, ka var uzticēties tikai Torai, instrukcijai. Un pasaules tautām nav šis zināšanas, nav.
Un ja kāds arī kaut ko iegūst no šīm zināšanām, tad ir pielicis klāt no savas puses, un tas jau vairs nav pilna aina, tā vairs nav pilna Toras aina, nav pilna instrukcijas aina, tā nevar uzticēties pilnībā. Jo Tora instrukcija no paša visaugstā dota, caur Mošē Rabeinu, un tā nāk līdz mūsu dienām. Rakstiskā Tora jau tika pierakstīta Mošē Rabeinu laikā, bet mutiskā Tora pierakstīta Šimon bar Johai laikā. Bija tāds rabīns Šimon bar Johai. Viņš jūta, kad šī Tora, šī instrukcija, kas dod savu Izraēla tautu, viņa var pazust pilnībā, ja ebreji tika izsūtīti romiešu laikā, Romas impērijas laikā, kad Roma sagrāva Izraēla valsti un Jeruzalem un templi, tad ebreji tika izsūtīti pa visām pasaules malām, un bija tāds stāvoklis, ka šī instrukcija, šī Tora, tā saucamā mutiskā Tora, draudēja izzust pa visām, un tāpēc arī šis rabīns Šimon bar Johai pierakstīja. Viss, kas atrodas mūsu zemākajā pasaulē, nāk no augstākām pasaulēm, saknes ir tur. Un šīs pasaules ir saistītas. Tā kā jau es teicu, no šīm garīgajām augstākām pasaulēm caur šiem malahim sūtņiem nāk gan objekti, gan notikumi uz mūsu pasaules. Un te saka, ka pat pie katra auga ir savs malah, kas liek augam augt, piemēram, kokiem savs malah, kas nāk caur garīgām pasaulēm, caur ķēdīt, caur kaskādu veidā, kas nāk uz leju, uz mūsu pasauli, līdz mūsu malah, kas liek kokam augt, kas veido atomus un molekulas kopā, lai šis koks būtu un lai viņš veidotos un lai viņš augtu un izpildītu savu funkciju pasaulē. Šis garīgais spēks liek molekulām vairoties. Šai pasaulē nekas pats par sevi neeksistē. Viss nāk no Ein Sof, no visaugstā bezgalīgās enerģijas, visaugstā bezgalīgās iespējas radīt pasauli. Radība sākas ar visaugstā gribu šajā pasaulē, Ein Sof, visaugstākajā punktā. Un tas, kā jau te iepriekšējās lekcijas tik teikts, ar visaugstā griba, kurā viņš sevi ierobežojas. Lai varētu šī pasaule eksistēt. Tā kā es tev teicu kādreiz, kā mākslinieks ierobežojas sevi savā mākslas darbā, kurā viņš izteica sevi, tāpat ar visaugstais. Izteica sevi šī pasaulē ir. Bet ir tāda lieta, ka ir tāda speciāla gudrie, kas var izpētīt, kas var zināt šīs lietas un saprast. Parastam cilvēkam diezgan grūti orientēties šais lietās. Un tāpēc ir skolotāji un skolnieki Izraēla tautā doti. Iet viss šīs zināšanas no skolotāja uz skolnieku, un skolotājiem jāsaspiež savu zināšanas bērna līmenī, lai varētu skolniekam paskaidrot, kā viss darbojas. Tāpat arī bērndārzā, piemēram, bērndārza audzinātājs sevi, kā saka, ierobežo līdz bērna līmenim, lai bērns varētu saprast, piemēram, stāstīt par kaut kādiem dabas procesiem vai dažādām pasaules lietām. Ja, šis skolotājs tādu samazina tā it kā savas zināšanas, ja, lai bērns varētu saprast caur dažādiem piemēriem, kā viss darbojas, piemēram. Tāpat arī visaugstais sevi ierobežojas. No šīs Ein Sof, no šīs bezgalīgās gaismas, uz šīs bezgalīgās enerģijas, un šī ierobežotā gaisma no visaugstā šī enerģija iet caur filtriem, caur pasaulēm, un arī caur 10 šiem filtriem, 10 izteicieniem, šiem 10 sfirot, un šis 10 sfirot, šis ir noteikts mērs un robežs, kas viss nāk uz mūsu pasaules. Un ir noteikti principi šiem 10 sfirot, caur ko arī viss darbojas, nākot lejā uz caur šīm garīgām pasaulēm uz mūsu pasauli.
Nu, te var paskaidrot tā, kad salīdzinot ar elektroenerģiju, ja, kad ir elektrostacija, ja, tad spriegums jāsamazina. Elektrība iet uz transformatoru, un tur arī spriegums jāsamazina uz mazāk transformatoru, tad elektrība iet uz kontaktu un beigās uz lampu, lai lampa varētu degt. Nu, tāpat visaugstais savu enerģiju samazinājis pakāpeniski caur šīm garīgajām pasaulēm. Piemēram, ja mēs patiešām pieslēgtu lampu pie elektrostacijas, lai lampa momentā izdegtu. Tāpat arī visaugstais, nevar šīs mūsu pasaules, zemāko pasauli, ja caur šīm garīgām pasaulēm ir vajadzīga šī transformācija, lai šī pasaule nepārdegtu, tā saucamā mūsu pasauli, kur cilvēks ir miesa plus dvēseli. Un visaugstais šo visu radīja ar runas starpniecību. Viņš teica, un viss radās. 6 dienas tās bija radītas dienas. Un paraugs tika radīts šajā garīgajā pasaulē. Un caur šīm garīgām pasaulēm, kā jau teicu, kaskāda veidā caur šiem malahim sūtņiem nāk uz leju šī. Caur šo paraugu viņš veidojās materiāli pamazām šīs garīgajās pasaulēs, kamēr nonāk līdz stāvoklim, ka ir radījums šajā materiālajā pasaulē. Te vēl tādu piemēru varētu teikt, kad, ņemsim, kā to ilustrēt, varētu, kad leduskapis, piemēram, leduskapī ir gaiss. Viņš kondensējās par ūdens tvaikiem. Tvaiks kondensējās atkal par ūdeni. Ūdens savukārt paliek par ledu. Tā to varētu saprast, ja, kad no gaiss, tvaiks, ūdens, ledus. Un tas viss atrodas vienā un tai pašā leduskapī. Tātad visi šie procesi, ja, šis stāvokļi, dažādi agregāti stāvokļi, tos varētu salīdzināt ar šīm pasaulēm, ja, ar šo radīšanu. Kad ir Ein Sof, šī bezgalīgā gaisma, tad nāk caur garīgām vienu pasauli, otru pasauli, trešo pasauli, kamēr paliek par mūsu materiālo objektu, kas ir šai pasaulē. Tātad no augšējiem spēkiem nāk objekti un procesi šajā pasaulē. Tas ir sistēma pēc sistēmas iemesls sekas. Iemesls ir augšējās garīgās pasaules, sekas ir mūsu zemākajā materiālajā pasaulē. Iemesls nāk no sekām. Mainās un ietēpjas. Ķēdītē viss sasiets. Tātad, ko tas nozīmē, iemesls nāk no sekām. Visaugstais jau izplānojis iepriekš ir visu, kas būs un kā un viss pasaulē notiksies, visādi notikumi, visādi radījumi un objekti dažādi. Tātad tās ir sekas, bet iemesls tātad visaugstājiem jādod ir garīgajās pasaulēs attiecībā no šīm sekām atkarībā. Un tā arī visaugstais dod no šīm. Šos iemeslus dod un lai būtu šīs sekas, lai būtu cilvēka organisms, lai būtu zemeslode, piemēram, ūdens, gaiss, zvaigznes, mēnesis, saule un tā tālāk. Uz katru objektu un procesu ir piesaistīts savs malach, tā saucamais eņģelis, tā saucamais, kas ir kristīgajās literatūrās iztulkots ir. Un šis malach vada procesu, kas nāk no paša visaugstā, no visaugstākās pasaules, no saucamās Ein Sof, bezgalīgās pasaules, bezgalīgās enerģijas, nāk uz zemākām pasaulēm, kopā ar malach šo sūtni. Šis malach uztur objektu vai procesu, kā visaugstais to ir nolicis. Malach vada procesu un iesaistās procesā. Tātad malach izpild šo visaugstā gribu, lai notiktu kaut kāds process uz šīs zemes vai kāds objekts parādītos, vai lai šo objektu uzturētu un kā saka, dažādas parādības, lai notiktu šeit. Tātad malach uztur šo procesu vai objektu šai pasaulē ar visaugstā gribu. Ir nepastāvīga un pastāvīga malach. Un ir malach, ko paši mēs cilvēki radām. Arī tā mēdz būt, jo
Jo atkarībā mums ir brīvā izvēle šai pasaulē, kā rīkoties, ko darīt, ko nedarīt. Un atkarībā no šīm mūsu darbībām rodas, no katras darbības savs malach rodas, kas dodas atpakaļ no mūsu pasaules uz garīgām pasaulēm. Tātad augstākie spēki rada materiālā pasauli. Un arī gan sākotnēji, gan laika gaitā maina. Tātad dažādi objekti, dažādi notikumi mainās ik pa laikam. Un tur arī iesaistīt šie malahim, kas strādā, lai pēc visaugstā griba šis notikums vai objekts mainītos. Visaugstais rada katru sekundi. Nu, nav tā, ka visaugstais būtu radījis, izveidojis šo pasauli, un tad pēc tam kaut kur aizgājis. Un viss darbojas autonomi, neatkarīgi. Nē, visaugstais katru sekundi atjauno šo pasauli, atjauno šo molekulu, atomu kopumu, lai viss darbotos, eksistētu. Bet, ja viņš pārtrauktu radīt, tad viss izjuktu, būtu tāds haoss. Atomu un molekulu haoss būtu, nebūtu nekā tai mirklī, kad viņš pārtrauktu radīt. Nu, tas būtu šoreiz par šīm lietām tagad. Paldies!